Klāt. Paga, vēl. Nu, davai. Opā. Tātad esam te. Esam šite. Nu, šitas ir Oxford Street, ja jūs neziniet, jūs droši vien neziniet. Tāpēc mēs jums rādām tagad. You are here. Redziet, kur mēs atrodamies. Šeit. Tātad, kur viss, saprotiet, atkal saprotiet, tas ir firmas vārds. Te ir, šī iela ir slavena ar visādiem veikaliem. Ģipā, Dievs, kas te pa karavānām te sabraukuši. Nav izbraukts vēl šitiem, bet nu, viņi ir redzami videoklipos, tāpēc, ja redziet, iedomājieties, jūs tur sēdiet un brauciet. Visi jūs vairs tur nebrauciet. Jūs atrodaties šeit. Šis ir first person view. Jā, redz. Tātad viņš gaida, bet nekāpsim, neuztraucieties. Tātad, kā es gribēju teikt, šeit uz šīs ielas Oxford Street ir visādi veikali, kur Evans, cik atceros, tad tas bija slavens veikals. Mēs sapirkām tikko suvenīrus, radiem un 50% sale off veikalā, protams, kur tad citur, jo jābomžo, ka tu esi Londonā. Tai nauda palikusi pāri diezgan normāli, oriģināls autobus. Tātad mēs padosimies uz priekšu un visādi veikali. Šis ceļš māsa tūlītam dosies tur kaut kādā Primark veikalā. Pēc tam dosimies uz muzejiem. Un tas ir tas, kas jums ir tiešām jāzina. Muzeji, divi muzeji. British Museum un National Museum of Arts. Kaut kā tam līdzīgi, laikam, saucās. Bet saprotiet, šitas nav centrs Rīgā. Šis nav centrs Rīgā. Šis ir 55x3 centri Rīgā. Jo šī iela ir gigantiska, un šī nav vienīgā tāda veida iela. Šī vienkārši ir centrālā veikalu iela. Un, ja godīgi, sajūtas ir tā kā Ņujorkā. Kas stāv, saprotiet? Tā kā Ņujorkā. Un tāpēc tas jums ir jāzina tā kā Ņujorkā. Bet Ņujorkā, kā mēs zinām, 100 reizes grandiozāk. Bet, ja godīgi, Londona ir viena no grandiozākajām pilsētām pasaulē. Tātad es esmu pagaidām bijis 2 no 3 pasaules grandiozākajām pilsētām – Barcelonā un Londonā. Tikai nav publicēts blogs no Barcelonas, kaut vai materiāls tam ir. Un apskatieties savu pēdējo reizi, kā goņī šie skaistie busi. Un jā, es jau, protams, filmēšu tālāk, bet tagad beigšu, jo jūs esat redzējuši koncepciju šai ielai. Šī iela ir veikalu iela, salīdziniet ar Ventspils lielāko veikalu ielu, kur ir Cosmo un Svetbanka un RDA, ar Rīgu, kur ir Origo un ar šo, kur ir viss. Te ir viss reāli. Tātad, jā.